Pagājušajā gadā piedzima apmēram 12,5 tūkstoši bērnu, bet mirušo skaits ir 2 reizes lielāks. Ja mūsu ekonomika būtu kā Igaunijā, ja mūsu vidējais iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju būtu kā Igaunijā, tie būtu valsts budžetā papildus vairāki miljardi eiro. Apmēram 63% uzņēmēju uzskata, ka mums ir nelabvēlīga uzņēmējdarbības vide. Tas bija laikā, kad pēc vēlēšanām Liepājas partija izvēlējās veidot koalīciju ar Saskaņu. Mums izdevās nomainīt pilsētas mēru. Es varu teikt visu cieņu Jānim par viņa apņemšanos beidzot pielikt punktu milzīgai Liepājas problēmai, bērndārs pieejamībai. Tad, kad es nokļuvu Saeimā, es vadīju Tautsaimniecības komisiju, un mūsu komisijā izdevās apturēt šo iesākto ostu reformu. Zaļajam kursam vienīgais zaļums ir naudas krāsa. Galu galā, galavārdam būtu jāpieder iedzīvotājiem, vai viņi vēlas šīs it kā augstās tehnoloģijas un it kā zaļās kaut kādas lietas sev, savu māju, savas pilsētas tūmā. Sveika, Linda. Sveiks, Kasper. Prieks tevi redzēt. Nāk, lūdzu, piesēdi. Parunāsim. Parunāsim. Un ne par velti es esmu paņēmis arī avīzīti līdzi, jo patiesībā ar šo es gribēju arī sākt. Tu noteikti esi izlasījis. Es šodien viņu izlasīju. Brīnišķīgi, jo, manuprāt, ir diezgan pārskatām un labi izdevusies. Un šeit ir arī sadaļa mūsu balss Saeimā. Un Linda, tu esi bijusi liepainiece ilgus laikus. Jā, uzskatu sev par liepainieci kopš dzimšanas brīža. Jā. Un biedrībā liepainiekiem toreiz tātad, cik ilgi tu esi? Kopš dibināšanas brīža, jā. Un biedrībai, man liekas, jau drīz būs, 7, 8 gadi. Jā. Un šeit tu jau esi, jo mēs arī iepriekšējos podkāstos ar Jāni, Jānis stāstīja arī stāstu par tevi, kā viņš uzrunājis tevi, iestāties biedrībā, un tad nedaudz pieskārāmies arī tavam ceļam, un tas tiešām ir interesants. Patiesībā, ka tad tu no vispār cilvēki, kas nav saistīts ar politiku, esi ilgus gadus bijusi Liepājas domē, un tagad tu esi pārstāv mūsu Saeimā. Jā, tā ir taisnība, un tas ir tikai pateicoties Jānim Vilnītim, jo viņš bija tas, kas uzrunāja man doties politikā. Jāni uzskats bija tāds, ka ja tu vari ar kaut kādām savām aktivitātēm palīdzēt sabiedrībai, pilsētai, valstī, tad tas noteikti ir jādara. Jo es noteikti pirms tam būtu strādājusi tikai un vienīgi biznesā, bet Jānis bija tas, kas pamudināja pievienoties viņa komandai. Es to izdarīju un neesmu nevienu brīdi nožēlojusi. Mēs ļoti labi arī tevi dzirdam arī šobrīd Saeimā, un tas, ko tu dari, tu aizstāvi ģimeņu intereses. Jā, ģimenes vērtības, tās ir manā pārziņā, tas ir mans lauceņš, tās ir vērtības, kas man ir ļoti tuvas, un tas ir konservatīvās vērtības, kuras es aizstāvu Saeimā. Jo patiesībā šis jautājums ir ļoti cieši saistīts ar šobrīdējo demogrāfijas situāciju, kas, es teiktu, ir katastrofāla Latvijā. Dzimušo bērnu skaits Latvijā ir zemākais pēdējos 100 gados. Tā ir pilnīga katastrofa. Pagājušajā gadā piedzima apmēram 12,5 tūkstoši bērnu, bet mirušo skaits ir 2 reizes lielāks, un tā tendence ir jau pēdējos 4 gadus. Un, ja mēs tā turpināsim, tie statistikas dati ir graujoši. Eurostat pētījumi rādīja, ka ar tādu tendenci 2050. gadā Latvijā iedzīvotāju skaits būs tuvu 1,5 miljonam. Bet 2060. gadā iedzīvotāju skaits Latvijā būs mazāks nekā Igaunijā. Vai mēs uz to ejam, vai mēs to vēlamies? Tas ir ārkārtīgi fundamentāli svarīga problēma. Un tas ir svarīgi arī mums šeit pat Liepājā, jo to pašu bildi mēs arī redzam šeit. Diemžēl tā tendence ir arī Liepājā, ka bērnu skaits samazinās, bet es gribu teikt, ka tā ir, protams, visaptveroša valsts stratēģija, kā risināt demogrāfijas jautājumus. Protams, arī pašvaldība tajā var iesaistīties, bet lielā mērā tomēr to nosaka valsts. Un, diemžēl, bet šī valsts politika, kāda bijusi līdz šim,
viņa nav bijusi vērsta ģimeņu ar bērniem atbalsta virzienā. Jo, piemēram, tikko notikusi nodokļu reforma, kas tika pieņemta ar šī gada 1. janvāri, diemžēl tā nav par labu ģimenēm ar bērniem. Jā, tur ir individiem palielinās ienākumu bez bērniem, bet ģimenēm ar bērniem, diemžēl, tur nekāda labuma nav. Mēs skatāmies, kāda ir valsts stratēģija attiecībā uz demogrāfiju. Diemžēl viss tiek darīts pretēji. Piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājumi nav palielināti pēdējo 12 gadu laikā. Neapliekamais minimums ar bērniem nav palielināts 5 gadus. Tas pats par sevi izsaka to, kas ir valsts vērtības un prioritāte. Tanī pašā laikā ierēģiem atalgojums tiek palielināts vai indeksēts daudz maz regulāri. Pabalsts vecākiem ar bērniem, ja mēs skatāmies, ja var viņu aizmirst 10 gadus, tas daudz ko izsaka. Jā. Protams, un šis viss mudina uz to, ka ir jāveic konkrēti soļi. Jāveic konkrēti soļi. Es pati personīgi esmu iesniegusi Saeimā likumdošanas iniciatīvu, kas paredz paplašināt goda ģimeņu programmu. Ko tas nozīmē? Ja tev ir ģimenē 3 vai vairāk bērni, tev tiek piešķirts goda ģimenes status, bet šis status tiek atņemts tik līdz vecākiem bērnam vai nu paliek 18 gadi, vai viņš studē, un pēc 24 gadu vecuma šis status tiek atņemts. Un, respektīvi, jaunākajiem bērniem vairs nav nekāda labuma no šīs goda ģimenes programmas. Es esmu iesniegusi iniciatīvu, ar kuras palīdzību šis goda ģimenes status tiek saglabāts līdz tam brīdim, kamēr jaunākajam bērnam paliek 18 gadi, vai arī viņš studē līdz 24 gadu vecumam. Tāda šobrīd iniciatīva tiek virzīta Saeimā. Konceptuāli tā ir atbalstīta no visu partiju puses, un es ļoti ceru, ka mēs pieņemsim attiecīgo likumu. Ļoti labi, jo šis jau ir stāsts par to, ka ir jādzīvo un jāmainās kaut kādā ziņā arī laikiem līdz, jo šī brīža sabiedrība vairs bērnus, piemēram, nerada tik ātri kā agrāk, un vidējais vecums, kad pirmais bērniņš piesakās, ir vecāks nekā kādreiz. Precīzi, tāpēc ir jābūt atbilstošiem soļiem gan no valsts, gan pašvaldību puses. Es zinu, ka mēs no apvienotā saraksta kolēģiem esam iesnieguši arī budžetā vairākus priekšlikumus atbalstam ģimenēm ar bērniem, piemēram, mājokļu iegādēji, kredītu finansēšanai un tam līdzīgi. Jo bez jebkāda valsts iesaistīšanās, kā jau es minēju, tā prognoze ir ārkārtīgi bēdīga. Man ļoti patīk, ka šeit tevis rakstītais, ka mums nav krīzes finansēs, bet gan mūsu vērtībās un prioritātēs. Mazliet pastāst mazliet vairāk par šo te, jo tas tomēr ietver tādas lielākas lietas un nozīme tam ir tāda tiešām fundamentāla, vai ne? Es domāju par to, ka ja valstī būs skaidri nosaukt prioritāte ģimenes un demogrāfija, mēs naudu varētu atrast. Tā problēma ir tāda, ka tas nav nodefinēts. Un šobrīd faktiski demogrāfija ir atstāta novārtā. Un pateicoties varbūt pēdējā laika kaut kādiem tādiem skaļākiem, tādiem jau paziņojumiem par to slikto demogrāfijas situāciju, valdība sāk pamazām ieklausīties. Bet tad, kad ir nepieciešams, mēs vienmēr atrodam naudu, ko, piemēram, ielikt Air Balticā, kad viņi nāk ar pieprasījumu uz valdību. Bet arī pašā laikā, tad, kad ir jāpalielina bērnu kopšanas pabalsti, mēs sakam, ka mums naudas nav. Patiesībā naudas ir, tikai jautājums, kā mēs viņu izlietojam, kā mēs viņu tērējam. Un vēl Latvijā mēs varam runāt par to, ka mums ir nepieciešams domāt par uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu. Ja mūsu ekonomika būtu kā Igaunijā, ja mūsu vidējais iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju būtu kā Igaunijā, tie būtu valsts budžetā papildus vairāki miljardi eiro. Mēs varētu nofinansēt ļoti daudz vajadzības sociālām lietām, pabalstiem un aizsardzībai un daudz kam citam. Bet nesen veikts pētījums rāda, ka apmēram 63% uzņēmēju uzskata, ka mums ir nelabvēlīga uzņēmējdarbības vide. Mums ir ārkārtīgi liela ēna ekonomika, viena no lielākajām Eiropas Savienībām. Tas nozīmē to, ka uzņēmēji, diemžēl, ir spiesti būt ēnās, jo viņi redz, ka valstī pirmām kārtām ir ārkārtīgi smagnēja nodokļu sistēma, ārkārtīgi liela birokrātija. Mums joprojām pēc nodokļu reformas ir viena no augstākajiem darba spēka nodokļiem. Un, protams, ir arī stāsts par to, kā šie nodokļi tiek izmantot. Ja mēs atceramies kaut vai slavenos Kariņa lidojumus, kur tika vienkārši izpļakarēti tautas valodā runājot miljoniem eiro.
Un šie piemēri jau patiesībā arī attiecas arī uz pilsētu. Mēs to varam attiecināt arī pilsētā, ka mums tomēr tā prioritāte arī būtu jādomā un jānovirza, iespējams jāpārskata kaut kādas citas prioritātes un jāliek atbalsts arī ģimenēm. Mēs taču to varam arī izdarīt pilsētā, tieši tāpat kā valstī. Pilnīgi noteikti. Šeit viss atkarīgs no tā, kādā prioritātē ir atbalsts ģimenēm un vai ģimenes ar bērniem ir prioritāte pilsētai. Es domāju, ka finansēm noteikti var atrast un ir jāatrod. Un šeit mēs jau pieķērāmies lietai par finansēm. Un šeit, jo tas nav mazsvarīgi. Un par to, ko tu iestājies, tie ir arī mazie un vidējie uzņēmēji. Mēs atceramies, mums bija ļoti veiksmīgi ieviests mikro uzņēmumu nodoklis savu laiku. Jā, to iespējams izmantoja ļaunprātīgi negodīgi uzņēmēji. Kā rezultātā šis mikro uzņēmuma nodoklis tika, es uzskatu, ka principā likvidēts un pārvest uz parasto nodokļu režīmu. Un es pirms vēlēšanām solīju, ka iestāšos par nodokļu sistēmas, teiksim tā, maiņu, atvieglošanu un par nodokļu apjoma mazināšanu mazajam biznesam. Daļēji ir panākts tas, ka mikro uzņēmuma nodoklis, kuram likme bija 40%, ir samazināts uz 25%. Kā rezultātā nodokļu apjoms kopējais pat pieauga. Un mikro uzņēmuma nodokļu maksātāju skaits arī pieauga. To nevar skatīties, kā to dara Finanšu ministrija, ka samazinot nodokļus, samazināsies arī nodokļu ieņēmumi. Viņi neskaita un neņem vērā to faktoru, ka uzņēmumi tad ir gatavi nākt ārā no ēnu ekonomikas. Un es pagājušajā gadā budžetā iesniedzu priekšlikums samazināt mikro uzņēmumu nodokli no 25% uz 18%. Diemžēl šis priekšlikums netika atbalstīts. Es to iesniegšu atkārtot arī uz šī gada budžetu, un tomēr ceru, ka mēs kaut kad varēsim atgriezties pie normālas, saprātīgas nodokļu likmes mazajiem uzņēmumiem. Un tas ir arī saistībā ar to pašu, ka tu esi iesniegusi Saeimā arī patiesībā priekšlikumu par samazinātu PVN likmi. Tas ir tā kā tieši tāpatās. Mēs baidamies samazināt, jo mēs sakam, ka mēs neieņemsim vairāk ienākumus, bet patiesībā tur jau ir arī šī saistība. Ēdināšanas nozare tā ir ļoti interesanta nozare, ar to ir nācies strādāt pēdējā gada laikā ļoti cieši. Un ir pat Eiropas komisijas pat rekomendācija samazināt PVN nozarēs, kas ir ar iekšējiem pakalpojumiem. Viena no tām ir ēdināšanas nozare, jo tas palīdz samazināt ēnu ekonomiku. Un ēdināšanas nozare patiesībā Latvijā viņa ir ļoti aktīva. Tur darbojas daudzi uzņēmēji. Nodarbināti ir vairāk 10 000 darbinieki. Viņi samaksā ļoti lielu nodokļu ieņēmumu slogu. Un viņi ir gatavi nākt uz valdību ar dialogu, kad terminējam šo nodokļu samazinājumu uz laiku, un mēs apsolamies, ka mēs šo nodokļu kritumu kompensēsim. Respektīvi, viņi ir paši gatavi parakstīt tādu vienošanos. Un es pati iesniedzu Saeimā arī priekšlikumu samazināt PVN ēdināšanas nozarei uz 12%. Mutvārdos Saeimas deputāti atbalstīja ļoti daudz, bet, kad bija balsojums, diemžēl vairākums neguva atbalstu. Diemžēl. Bet cīnīsimies tālāk. Jo tā ir arī savukārt tieši tāpat kā iepriekšējās lietas, ko runājam, tas arī cieši saistīts arī ar Liepāju. Liepāja arī pietiekoši daudz ēdinātāju, un tā ir kaut kāda sastāvdaļa no mūsu ikdienas dzīves, no tā, ka mēs sakam, ka mums ir vajadzīgi arī turisti šeit. Protams. Un tāpat tās arī, es zinu, ka arī savā darbā sasaistot šo te, kad cilvēki atbrauc pie mums, tad viņi pārnakšņo, viņi ēd, viņi nāk uz teātri, iet uz dažādiem pasākumiem, un ja būtu atbalsts tur, tad arī viņi būtu vairāk motivēti nākt arī ārā no ēnu ekonomikas un palielināt to. Šī nozare ir tāda tiešām īpaša ar zemu rentabilitāti, un šo nozari ļoti būtiski skāra gan pandēmija, viņi cieta visvairāk no visas turismu nozares, gan šī situācija, kas ir ģeopolitikā, ļoti ietekmē arī šo nozari. Un, diemžēl, bet Latvija ir tikai viena no 3 valstīm Eiropā,
kurai nav šis samazinātais PVN. Mūsu kaimiņiem, piemēram, Polijā, samazinātais PVN ēdinātājiem ir 8%, Zviedrijā ir 12%, Somijā ir 14%. Mēs gribam panākt kompromisu 12%, bet, diemžēl, pagaidām nav izdevies. Un šeit ir jautājums man sekojoši par to, tātad šie te priekšlikumi ir iesniegti, viņi nav akceptēti. Tas nozīmē, tas ir tas, ka tu strādā šobrīd opozīcijā. Jā, diemžēl, bet tā politiskā kultūra Latvijā ir tāda, ka opozīcijas priekšlikums ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem, kādu ir izdevies, teiksim tā, izvirzīt cauri. Bet man ir pieredze gan strādājot koalīcijā, gan opozīcijā, gan Saeimā, gan arī Liepājas pilsētā. Tā kā tur ir katrai lietai savi plusi un savi mīnusi. Tieši tā, jo patiesībā Liepājā darbu domē, tu sāki opozīcijā. Precīzi. Tas bija laikā, kad pēc vēlēšanām Liepājas partija izvēlējās veidot koalīciju ar Saskaņu. Un mēs palikām, Latviskā partija, mēs palikām opozīcijā. Un šeit man tad jautājums sekojošs. Tu vari salīdzināt. 4 gadus jūs nostrādājat Liepājas domē opozīcijā. Un pēc tam jau savukārt bija nākošais posms, kad jūs veidojāt koalīciju un izdevās pat vienoties par 2 mēriem viena termiņa ietvaros. Jā, es teikšu, ka tas periods, strādājot koalīcijā, nebija vienkāršs. Ja tā liekas, ka strādājot koalīcijā nav tāda varbūt asuma kā opozīcijā, es domāju, ka tas vienkārši netiek rādīts uz āru. Ja? Bet īstenībā politika tā ir diplomātijas māksla. Un, teiksim, katra partija cenšas virzīt savu programmu un savus apsolītos solījumus, un tad tur nākas visu laiku meklēt kaut kādus kompromisus. Un tas, ko mums izdevās izdarīt, tajā koalīcijas darbā, mums izdevās nomainīt pilsētas mēru. Pirmo reizi pēc ļoti daudziem gadiem bija jauns pilsētas mērs, mūsu kandidāts Jānis Vilnītis. Un, manuprāt, viņš sevi parādīja godam vadot pilsētu. Un tu pieminēji tagad to mirkli, kad tika nomainīts Liepājas mērs un Jānis Vilnītis kļuva par mēru. Bet ne tikai tu esi strādājis pie Jāņa, bet patiesībā tu esi strādājis pie 3 pilsētas mēriem. Zinām laiku. Līdz kamēr tevi ievēlēja Saeimā, tu arī šajā sasaukumā strādāji domē. Un pastāsti man lūdzu, ar ko tu vari salīdzināt, ar ko Jānis atšķīrās no šiem 2 citiem pilsētas mēriem? Jāni es zinu jau pietiekoši sen. Un, manuprāt, viņš strādājot pilsētas domē, nebija, teiksim, ne ar ko neatšķirās ar to, kā viņš strādāja savā privātajā uzņēmumā. Viņš pieiet ļoti saimnieciski, ļoti atbildīgi, viņš nebaidas risināt problēmas, viņš nebaidas tās celt gaismā. Es zinu, ka viņš risināja ļoti nepopulāras lietas, kā skolu apvienošanu. Viņš bija pats gatavs tikties ar iedzīvotājiem, nevis sūtīt kādus no izpildu direkcijas un pats gāja un runāja un skaidroja. Manuprāt, tā ir ļoti pozitīva iezīme, ka politiķis nebaidās no nepatīkamām tikšanām un nepatīkamiem jautājumiem un ir gatavs skaidrot savu politiku. Un es varu teikt visu cieņu Jānim par viņa apņemšanos beidzot pielikt punktu milzīgai Liepājas problēmai, bērndārza pieejamībai. Tā bija akūta problēma Liepājai ārkārtīgi ilgu laiku. Un Jānis, kad kļuva par mēru, viņš pieķērās pie šīs problēmas un principā, pateicoties viņam, ir šis jaunuzceltais Liedekļa bērndārzs. Un var teikt, ka uz šo brīdi bērnu dārzu rindas problēma Liepājā ir atrisināta. Jā, tā tas ir. Tātad šie te lēmumi, kas ir pieņemti gadus daudzus atpakaļ, var rezultēties jau tikai arī pēc zināma laika. Pat tagad, kad Jānis vairs nav pilsētas mērs. Un tas, ko tu tagad teici, man šķiet un vedina uz to, ka tādā vienā vārdā to varētu nosaukt par tādu saimniecisku. Saimnieciskumu, jā. Tas būtu laikam precīzi vārds, kā var raksturot Jāni. Parunājām par Jāni.
Pastāst mazliet par sevi, par savu darbu. Koalīcijā, jo skaidrs, tad mēs runājam arī opozīcijā, ļoti grūti kaut ko dabūt caur kaut kādas lēmumus un piekrišanu no koalīcijas, bet tajā mirklī, kad tu strādāji koalīcijā, pastāst par kaut kādiem darbiem, ar ko tu varētu teikt, ka šie ir tie, ar ko es lepojos. Līdzīgi kā Saeimā, arī pašvaldībā es iestājos par atbalstu ģimenēm ar bērniem. Mēs panācām to, ka sabiedriskajā transportā Liepājā sāk darboties 3+ kartes un tiek piešķirtas atlaides 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm. Šī ir viena no lietām. Protams, arī bērnu piedzimšanas pabalsts tika palielināts, un tie ir tie, manuprāt, svarīgie pasākumi tieši atbalstam ģimenēm ar bērniem. Un tie ir jāturpina. Tie ir jāturpina. Jā. Tas nākošais jautājums no manas puses ir par šī brīža situāciju un varbūt mazliet atskatu arī atpakaļ neilgā vēsturē, kas ir noticis par ostu reformu, par ostu pārvaldību. Šobrīd tas ir tāds karsts kartupels, ko šobrīd risina un mēģina kaut kā atkal to visu pabīdīt mazliet savādāk, kā jau bija kaut kādas vienošanās veiktas. Pastāst mazliet vairāk par to situāciju šobrīd. Jā, iepriekšējā valdība centās veikt ostu reformu, kas Liepājai praktiski būtu ļoti neizdevīga. Jo, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka praktiski SEZ teritorija kopā ar ostu 2/3 no pilsētas nokļūtu pilnīgā valsts pārziņā. Un, teiksim tā, Liepājas pašvaldībai tur būtu ļoti ierobežotas iespējas pieņemt kaut kādus lēmumus. Tas noteikti būtu pret liepājnieku un Liepājas interesēm. Tad, kad es nokļuvu Saeimā, es vadīju Tautsaimniecības komisiju, un mūsu komisijā izdevās apturēt šo iesākto ostu reformu. Un šobrīd ir apsolījums no esošā satiksmes ministra, ka ostu reforma neskars Liepājas ostu tādā mērā, kā tas tiek šobrīd darīts Rīgā un Ventspilī, vismaz līdz 35. gadam. Es jau nesen Saeimā uzdevu jautājumu satiksmes ministram, vai viņš to var apstiprināt, ka tā arī būs. Viņš personīgi man apsolīja, ka tiešām Liepājas ostu pagaidām pārvaldība netiks skarta, izņemot to, ka varētu tikt mainīt pēc satiksmes ministrija piedāvājuma atsevišķu amatpersonu iekļūšana SEZ valdē. Vēl šeit arī skatoties gan avīzītē, gan arī zinot tās lietas, par kurām tu iestājies un ar kurām sastopies ikdienā, tad arī šobrīd ļoti aktuāls ir zaļais kurs valstī. Un ne tikai valstī, kā zināms, arī mūsu pilsētā. Un ir arī pāris lietas, tu visticamāk esi iepazinusies ar mūsu priekšlikumiem pilsētas labā, un mums arī ir lietas, kas šobrīd ir ļoti aktuāls saistībā ar zaļo kursu, ar jauna veida uzņēmumu ienākšanu Liepājā un tā tālāk. Pastāst mazliet par šīm lietām, kā tu to redzi. Zaļais kurs, man liekas, viņš tautās jau tādu lamu vārdu, var teikt, ir izpelnījies. Un es no Saeimas tribīnes esmu teikusi, ka zaļajam kursam vienīgais zaļums ir naudas krāsa. Bet īstenībā tur viss ir jāvērtē ar tādu veselo saprātu, kas tiešām ir zaļš, kas vienkārši tiek dēvēts par zaļu. Un gala vārdam būtu jāpieder iedzīvotājiem, vai viņi vēlas šīs it kā augstās tehnoloģijas un it kā zaļās kaut kādas lietas savu māju, savas pilsētas tūmā. Mums tikko bija Saeimā ārkārtīgi skaļa diskusija par vēja parkiem. Es pat personīgi esmu iestājusies pret atkrastes, jeb jūras vēja parkiem, jo tie, manuprāt, mums Latvijā tie vispār nav vajadzīgi, jo tie ir pirmkārtām ārkārtīgi dārgi uzstādīšanā, un arī saražotā enerģija no tiem ir 2 reizes dārgāka. Ir jāvērtē ekonomiskais pamatojums zaļajam kursam. Tas nevar būt tāds, ka par to maksā pēc tam iedzīvotāji ar saviem maciņiem. Tad šie atkrastes vēja parki varētu nozīmēt to, ka tie ir dārgi uzstādīšanā, dārga tehnoloģija, un pēc tam mēs iedzīvotāji no saviem maciņiem to piefinansējam. Tā tas varētu būt? Tā tas ir. To parāda arī citu valstu prakse. Diemžēl šī enerģija nav lēta. Zaļa, bet nav lēta. Un, kā mēs zinām, tu arī katru nedēļu
katru brīvu brīdi, kad ir iespēja, tu atgriezies mājās pie ģimenes šeit pat Liepājā. Un esi aktīvā biedrības Liepājnieku biedrē, nāc uz pasākumiem tā tālāk, kā to tev izdodas salāgot. Liepāja manas mājas, un pēc darba Rīgā braucu mājās, kur man sagaida 3 mani bērni, mana ģimene, mans vīrs. Un es ļoti labprāt iesaistos biedrības Liepājnieku aktivitātēs un atskaitos par paveikto katru reizi, kad mēs tiekamies, ko esmu paveikusi Saeimā. Uzklausu arī mūsu biedru iniciatīvas un vēlmes, un pēc iespējas cenšos arī to ieviest savā darbā Saeimā. Ļoti labi. Vienmēr prieks tevi satikt šeit, Linda. Paldies tev liels par šodienas sarunu. Paldies, Līdz kādai citai tikšanās reizei. Galvenais, jāiet ir vēlēt. Tieši tā. Un mans pēdējais jautājums tev ir, vai Liepāja var labāk? Liepāja var noteikti labāk. Paldies tev par sarunu, Linda. Paldies. Tā.